audzēja gotiņas un cūku mammas, lai būtu naudiņu un pelni. Un mēs jau tā kā 3 brāļi visu laiku palīdzējām, ja, skrējām. Un tie darbi, ja mums tas rūdījums darba, mīlestība, darba rūdījums, jo tas nebija nekas. Ja. Tikai tam pateicoties, kas bija ielikt šūpolī un jaunībā, viss tas darbs. Tagad sportā tas tieši ir tas lielais devums man. Ja. Kas, apzinīgums, izdari savu darbu, skrien, darbojies un mērķtiecību un arī es ar to ravēšanu, visu pārējiem, cukurbiešu, naudiņu sev nopelnījām. Pirmie džins, pirmās botītes un pirmais mopēdiņš. Jā. Man bija 18 pilni un bija izvēle padomju armija vai alternatīvais dienests. Protams, mamma bija viena pat mājās palikuša, jā, arī saimniecība. Man tā kā tas viss patika, es teicu, es nekur neiešu saimniecībā, veikšu to alternatīvo dienestu. Un bija priecīgs viss, jā, bet līdz tam 92. gadam, 3. jūnijam, jā, tajā vietā Biržgalē, kur ir oficiāli peldvieta, gribēju nopeldēties. Ieskrēju ūdenī, noģērbos un skrēju iekšā, un kā jau visi apmēram zina, ja, nāca ārā maziņš, neatceros, 3-gadīgs puika vai meitene, lai viņam virsū neuzskrietu, padeva sānis. Un tad atslābu un ieninu, un tas nozīmē bija pa seklu. Ja, tā trauma bija momentāli. Līdz krūtīm bija tā kā nolūst, tā kā pārgriezts ar nazi. Es atceros, tā kā augšā cēlos, ievilku elpu apakšā, atkal nogāju, bet tad, kad ar rokām varēja kaut kādu zemi sasniegt, es kaut kā izrēpoju, atceros ārā. Man šitie ceļi bija visi jēli, kamēr es tur šūpojos. Un tad mamma pa ceļam izskrēja uz autobusu pieturu, autobusu ātrā palīdzībā iekāpa un uz ogri, jā. Un tad pēc kaut kādām 6 stundām taisīt operāciju. Ideāli. Reizēm jau ir tā ziņa, jauns skrēja nekur. Tā iet tie gadi, tā reizēm atbrauc, vienkārši tā pabūt. Pasaki kādam paldies, ka tu vari atkal nākošo dienu izdzīvot, nodzīvot, jā. Miers virs zemes, jā, veselība turās, ok. Daudz gadi bija jautājums, kāpēc ar manīm, kāpēc ar šitā, jā. Es pateicu, ja nebūtu ar manīm, tad nebūtu Latvija 4-kārtīgā paramskā čempiona un viss. Un ja nebūtu tas noticis, es nezinu, kas ar manīm būtu. Varbūt manis uz zemes vairs nebūtu. Viņš palika rokā un es vienkārši... Nebija jau vairs ko darīt, kā šitos taisīt. Mamma arī bija 2. grupas invalīda, arī veselības problēmām, un viņa bija iestājusies invalīdu biedrībā Ogrē. Ja? Uzaicināju sporta spēlēm. Es domāju, ko es tur rādīšos? Bet visu laiku jau arī tāda stūba sajūta. Tā kā tu esi ratiņkrēslā, tu esi notraumējies, tu esi kļuvis par invaliditāti, tā kā baiļu sajūtu, vaiņu sajūtu. Un tad aizbraucot uz to Ogres sporta spēlēm, jā, un visādas tur aktivitātes. Bija šautriņu, riņķu mešanas, un arī skatījos tur tāds stūma kaut kādu apaļu buzbu, ja, šķēpa bet un tā. Un tad tur sāku rosīties, un tagad ar kājām skrien. Nevar, paskaties, nevar. Tu saki, nevar. Var? Nevaru. Kā tu zini, nevar, ja tu neesi pamēģinās. Ideāli. Vajadzīgs tās sporta spēles, paramskā sporta diena, visādi sporta veidi, kur tas jaunietis atnāk pēc invaliditātes, vai mamma ar jaunieti atnāk, vai otrādāk, ja. Un tad pamēģināja ir peldēšanu, šaušanu, ratiņu braukšanu, ja. Pienāca tāda pagara auguma vīrietis ar melnām brillēm, klipojumu, saka, jā, tev tur tāds jauns puika, tāds izskaties, tāds diezgan paliela auguma un tāds, bet, viņš saka, tu varētu kaut ko sākt sportot, lodi grūst disku. Ko viņš stāsta, ko viņš grib no manīm? Es nezināju, viņš bija ar Ogres invalīdu biedrību, jo viņš pats bija no Limbažiem, Aldis Šūpanieks, mans treneris, viņam bija biedrība, federācija, jā, un viņš bija arī pirmais tas vīrs, kas to paravieglatlētiku vispār to invalīdu kustību iesāka, jā. Tad uztaisīju, es atceros, mājās arī sapirkām kaut kādas inventāras, haltenes, ribas, kaut kāda kušete bija, kur es vingroju. Tad trenažieru sālīti uztaisīju. Jā, un tad jau sāku palikt spēcīgāks, un tad jau doma bija, ka vajag to būvēt to speciālo starta krēslu, kas ir, jā.
Aigar, tam beņķim, ko tu iedevi Līgai, taču ar šito var pielikt. Var, nē. Šitāds noteikti ir, tāpēc, ka paskaties, kāds Kronšteini ir. Nu, ja tētis kaut ko var izdomāt. Jā, lai uztais nofotografē, kā izskatās Jā. tie kronšteini. Tā kādas bildes bija un pēc bildēm taisījām to krēslu. Bet labi uztaisīja. Un tas tagad, ar ko es grūžu, metu, tas ir tas krēsls, bet viņš ir daudzreiz pārtaisīts, paplašināts un renovēts un visu kaut ko, jo tie noteikumi mainās. Nu jā, un tad uztaisīja, jā, un ar to krēslu aizdevāmies. Un tur bija, nu tā bija pasaka paradīze, tā pasaule, kur es iebraucu tajā Paramskā ciematā. Nu, un tur redzi tik daudz cilvēkus ar dažādām minoritātēm. Un viņi skrajien, iet, priecīgi smaida. Citam ir tāds asistents, tāds ratiņkrēsls, tāds ratiņkrēsls. Visādas vannas, masāžas, medicīnas, kur tu varēji iet un tā. Sidnejas medaļa. Man 2 bronzas godalgas pirmās Latvijas vēsturē, ko es izcīnīju. Nu, tad 2004. gadā, jā, zelts Latvijas himna uz pirmā piedestāla, bet pats labākais jau Amerika blakus, Jaunzēlande blakus, Kanāda blakus, jā. Vienu brīdi vismīļākā. Kāpēc? Tāpēc, ka līdz pēdējām metienam es biju pēc rezultātu 2. Un sadzirdot 6. spēlētāju laukumā, Aigar, mālec, tu vai sārau. Un tu sevi iedunkāji, tu Aigar, tu vari un tā, kaut ko uzlabot. Jā, un neceros kaut kādu centimetrus uzlaboju. Man pietika zelts. Nu, un tad bija tā, ka nozīmē, ko es gribu vienmēr pateikt, ir jācīnās līdz pēdējai sekundei. Pats labākais 31. augustā Aigaros, lodes grūšana. Zelta medaļu izcīnīju lodes grūšanā. Nu, tā bija tāda dāvana Aigaros, jā, un ja es nešaubos, bija jauna pasaules rekorda. Es bez sporta nevaru. Es saku, es esmu atkarīgs, jo sports taisa tos laimes hormonus, jā. Ar sportu, jā, otru dzīvību cilvēks iegūst. Un tas nozīmē, ka, ja sportists, kā es saku, ja es esmu runājis ar kādu jauno sportistu, ja, un es redzu, ka viņš sāk sportot, ņemties, man ir gandarījums. Visiem spēku, veselību, prieku un satikties atkal nākošajā vasarā. Lai visi iecerētie mērķi piepildās, jūs esat paši labākie. Nu, ideāli tādus vārdus dzirdēt, man liekas, tā kā medusmaize daudziem. Latvija var. Bet šito, ko mēs esam tā vecākā paudze izauguši no nekā, ja? No tukšas bļodas uz pilnu, ja? Tad mēs zinām, kā tas ir, ja? Un tas dod to gandarījumu. Ja? Un ja tu vari kādam palīdzēt, nu, tas ir ļoti labi. Ja? Jā, man arī tāpat ievilka. Ja? Pārsvarā viņu brauc tā kā ratiņkrēslu, ja? Puika nav brauc. Ja tev vajag pa labi, tu labo pusīti pastum. Bet asistents, lai palīdz, ja? Puika, lai palīdz. Bet ja man vēl tajos laikos treneris jau bija viens, ja būtu vēl viens sportists, kurš jau būtu kaut ko sasniedz, pēc kā iet priekšu, nu tas vēl vieglāk būtu, ja? Bet atkal, tāpēc saku, es tagad novērtēju katru mantu, kas man tiek dota. Sākot ar sporta apamiem, sākot ar medicīnu, rehabilitāciju, sacensības, naudas balvām, vispārējo. Viss jau sākās no sīkumiem, teiksim, jā, un tā jau arī veidojās, jā, jo mēs jau strādājam pilnīgi profesionāli. Un ratos tas ir daudz sarežģītāk, to visu profesionālitāti ievērot un tā tālāk, bet bez tā nekā nebūs nekad. Disciplīna, jā. Viss ir elementāri, kā saka. Ot nevar, asara. Redzī, ir tāda lieta, visi profesori māca pēc grāmatas. Man grāmata ir dzīve. Un, ka es varu izstāstīt to savu dzīvi, tad reizēm arī pašam tupākajam muļķim viņam aiziet smocerēt. Tas ir izdarīts arī ar valdību. Kad es izgāju tam cauri, ja, un tad, kad ir jauni sportisti nāk, puiši, meitenes, ja, viņi padomu prasa, ja, kā tu tiki psiholoģiski pāri. Jā, es sācu dzert, pīpēt, un esmu gājis cauri izkam. Tā nopietni. Bet pēc tam es sapratu, ka tas nav īstais ceļš.